Radoši, muzikāli, izzinoši un izklaidējoši Cesvainē aizvedīta pilsētas 815. dzimšanas diena, kuras ietvaros svinīgi mastā tika pacelts jaunais pilsētas karogs. Pēc pēdējās novadu reformas mums nebija pilsētas karoga, bet mums vajag savu identitātes zīmi, jo mēs dzīvojam, mēs piedalāmies, mēs ejam dziesmu svētkos, un mums vajag savu godu un lepnumu, ko mēs nesam pa priekšu. Tā ir mūsu identitātes zīme. Ir zemes tonis, kas ir dzeltenā sinepju krāsā, tas simbolizē zemes auglību, diagonāli pa svītru, kas iet karogam pa vidu. Tas ir ceļš augšup, lai cesvainieši vienmēr augtu un attīstītos. Uz baltā fona ir attēlota mūsu mīļā pakausakta, no kuras mēs cesvainieši nevēlamies nekad šķirties. Kā stāsta Kristīna, svētku programma Kālaš Cesvainē ir plaša, ar cilvēkiem tik iecienīto tirdziņu, kur sarūpēt gan našķus savam vēderpriekam, gan sastapt amatniekus un iegādāties viņu darinājumus, ar radošām darbnīcām bērniem, izciliem koncertiem, tostarp grupas Menuets Sniegumu televīzijas torņa Ābeļdārzā, kas vakara noskaņās pulcēja vairāk nekā 2000 klausītāju, un, protams, ar iespēju panašķoties ar dažādiem gardumiem un izbaudīt virkni aktivitāšu Muižas staļu pagalmā un pašā Cesvainas sirdī pilī, kur arī šobrīd skatāmas vairākas izstādes. Viens no uzdevumiem, protams, arī mums kā Cesvainas pils krājumam ir dokumentēt Cesvainas vēsturi. Tāpēc arī tapuši izstāde, kas ir vietējā fotomākslinieku izstāde. Tātad mākslinieks Rudolfs Evertsons. Tāpēc ir tapusi otra izstāde, kas ir saistīta ar pils krājumu, un viņa saucās tā kā jaunuma Cesvainas pils krājumā. Bet, ja par svētkiem kopumā, es uzskatu, ka svētki ir ļoti nepieciešams. Viņu vajadzētu rīkot biežāk, tieši kopienas salietēšanas nolūkos. To uzsver arī paši cesvainieši. Pilsētiņa ir apdzīvojusies, ir ļoti svinīgs brīdis, karoga pacelšana, ļoti daudz skaistu pasākumu. Vakar bija uz Ievas Karevitas koncertu, neskatoties uz milzīgiem ūdens plūdiem. Mēs tik ļoti jaukā atmosfērā pavadījām šo koncertu, un ir pilī atvērta Evertsona izstāde. Ir iespējas vēl apmeklēt koncertus, arī šis tirdziņš, satikt savējos mairažotājus. Brīnišķīga iespēja jebkuram apmeklētājam. Un arī māksliniekiem, kuri šoreiz kopskaitā vairāk nekā 30 pulcējušies uz mākslas plenēru. To vēsture Cesvainē mērāma jau vairākus gadu desmitus. Mums ir mākslinieciska vide vienkārši, mums te ir aura, vai te jūs nejūtat? Mums taču te ir aura, vai ne? Paskatieties, te taču viss ir vienkārši jārada tikai. Māksliniekiem Cesvaini patīk? Ļoti patīk. Ļoti sen ir braukuši no Mākslas akadēmijas studenti padomju laikos, ir braukuši plenērot šeit jau vasaras prakses saucamās. Ļoti populāra vieta. Mums taču te ir radošā māja, mums te ir tiešām studija, un mums te ir tāda iespēja lieliski. Un tiesa, jo, kā uzsver paši cesvainieši, nevelti Cesvaina tiek dēvēta par Madonas noda mākslas pilsētu. Un man gribas teikt par pilsētu, kurā prot svinēt svētkus un apzinās savu piederību šai vietai, to uzsverot arī caur pilsētas svētkiem. Cesvainas svētki pamatos ir kopā būšanas svētki. Kad mēs satiekamies, kad šeit atgriežas dažādu paudžu, dažādu vecumu cesvainieši, viņi atgriežas savās saknēs. Neviens koks jau nav stiprs, bet stiprām saknēm. Protams, mēs priecājamies par visiem draugiem, kas atbrauc pie mums ciemos, bet stāsts ir par mums, par mūsu lepnumu, par mūsu cesvaini, un ka nekad nevajag, lai kur tu esi, vai tu dzīvo ārzemēs, vai tu dzīvo lielā pilsētā, nekad nevajag aizmirst vietu, no kuras tu nāc. Jāpiebilst, ka aizvadītās nedēļas nogalē koši pilsētas svētki izskanēja arī Ērgļos. Kālaš tai pusē ierasts ar sportiskām, radošām, muzikālām un patiešām aizraujošām aktivitātēm, pulcējot tūkstošiem cilvēku, tā apliecinot, ka ērglēnieši prot radīt svētkus gan sev, gan ciemiņiem. Sandra Zariņa, Andris Milnis, Rudolfs Evertsons, Indars Krieviņš, Red TV.